Es esmu Ieva Bitiniece un nodarbojos, kā cilvēks saka, ar visu. Es nezinu, man ir nosaukuši par multimākslinieci, jo man var sastapt dažādos pasākumos, dažādos veidos, sākot no geto līdz skaistuma konkursam. Un, jā, pamatnodarbošanās ir uzņēmuma vadīšana, dejošana, horeogrāfija, pasākuma organizēšana un menedžēšana. Senos laikos, aiz Trēdiņiem kalniem, Trēdiņām zemēm, 3 gadu vecumā, laikam, pirmo reizi es saskāros tādu lietu kā deja, ieslēdzot MTV. Tas varētu būt 90. gads, kad Latvijā sāka ienākt tādas lietas, kad 91. Un tas bija ekskluzīvi diezgan. Un es ieraudzīju Michael Jacksonu, pēc videoklips Thriller. Un tas bija tā kā bēm. Es joprojām atceros to mirkli, kad es ieslēgus un es skatos. Ja priekš maza bērna tas šķistu varbūt briesmīgs tas klips, viņi baidītos, bet man aizrāva, tagad tas bija savādāk. Tā bija deja. Un priekš manis tas likās, wow. Un es sāku, protams, dejot līdzi visus tos tur un tur. Un tā tas arī kādu laiku beidzās. Sakarā tieši dejošana. Un man bija tāda forša vecāka, ka viņi ļāva izvēlēties, ko es gribu darīt. Neko nespieda. Tāpēc es gāju, kur acis rāda. Visādos pulciņos, sākot ar to, ka es taisīju traukus. Un tad gāju dziedāt. Tad es gāju modeļskolā. Pēkšņi es pabeigusi modeļskolu arī, jā, Gins Budem. Tad 15 gadu vecumā, tikai 15 gadu vecumā, es beidzot atkal atgriezos pie dejošanas. Ieraudzīju, kā dejo tajā laikā deju skola Kaprīze. Manā skolā uzstājās. Tad es atcerējos tās sajūtas, kādas bija, kad es skatījos Michael Jacksonu un gribēju. Tad es sagribēju būt Michael Jacksons. Un es sāku dejot, jā. Bet pirmais gads bija diezgan neaktīvs. Varbūt treneri neaizrāva, vai tas stils neaizrāva. Es vienkārši gāju, tāpēc, ka tur bija draugi, bija interesanti, bet tāpat dejošana bija otrajā plānā. Un tad kaut kā nedaudz samelojot vecākiem, es aizbraucu pasaules čempionātu dejās, kas notika Vācijā, Brēmenē uz nedēļu. Un tad man atvērās visas čakras. Es redzēju, kā dejo pasauli. Tur bija visi, tur Amerika, Āfrika, Krievija, visām pusēm sabraukuši. Un tas mani kaut kā iedvesmoja, iekustināja, atvēra un atbraucot, es sāku pilnīgi nopietni trenēties. Un viss aizgāja ar to. Tad jau pēc gada man piedāvāja trenēt. Tad mēs kaut kādās sacensībās vinnējām, kāpām augstāk. Man bija superīga komanda. Tagad tie dejotāji joprojām dejo, viņiem ir pašiem savas dejas studijas. Mēs esam bišķiņi sašķēlušies. Bet, labi, atgriežoties pie tā. Tātad mēs kopā diezgan daudz piedalījāmies pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, Baltijas čempionātos. Tajos laikā bija vēl tāds televīzijas šovs Talantu aģentūra. Un tad mūs tur 6 mēnešiem ielika iekšā, mums katru nedēļu bija jāuztaisa vidēji 5 līdz 10 priekšnesumi. Dejojām, tā bija tāda arī riktīga pieredze. Sapratu, ka kāds konvejers ir tas šovs, teiksim tā, tās aizkulises. Tālūk. Un, nu jā, tad man palika bišķi varbūt pa šauru. Iestājās rutīna un es aizgāju uz citu studiju pēkšņi. Un tādu, kas ir pilnīgi cits stils, saucās agresīvu. Tajā laikā viņas, diemžēl, vairāk nav. Agresīvu tās bija karsē meitenes, gribēja pamēģināt kaut ko jaunu. Un arī studijas vadītāji diezgan mani, kā es saku, neiedvesmoja, bet viņa manī kaut ko redzēja. Kaprīzē manī neredzēja, manī neko neredzēja. Man visu laiku kaut kā pastūma malā, neticēja manī, es gribēju kaut ko darīt, tad viss smējās. Un agresija bija tā, ka jā, nāc, tu to vari, vai brauksim tur, darīsim šito, un viss notiek. Tālūk, no tā es iedvesmojos, viņa teica, tu taisi savu deju studiju, tev viens neklausās. Kāpēc? Nē, es esmu arī pilnīgi savādāka. Tālūk, un pateicoties tā meitenei, kas vadīja to studijas, aizbraucu uz Ameriku, Los Angeles, Hollywoodu. Mazs bērns, teiksim tā,
gandrīz vecākiem neko nepasakot, iekāpu lidmašīnā un uz citu kontinentu aizlidoju. Jā, tur arī uzreiz kā bombas pa galvu cita pieredze. Mācījos dejot, atbraucot no turienes atvēru studiju, un tagad jau drīz būs 7 gadi. Wow. Deja ir kaut kas tāds, tā ir cita valoda. Tā kā es nemāku īsti runāt, cīmredzot. Tur man ir višķītiņ grūtības. Tad es domāju, ka labāk es māku izpausties ar kustību, pateikt vairāk ar ķermeni. Deja ir tas, kas mani atvēra. Es nezinu, tas cilvēkiem liksies iespējams vai ne, bet pirms sāku dejot, es gandrīz nerunāju vispār. Es biju ļoti kautrīga. Un bikla, neveikla. Lai gan joprojām es nedaudz neveikla, bet nesabiedriska, tāda pelēkā pele, nūģa, teiksim tā, skolā nūģa. Un, kad sāku dejot, uzreiz mainījos, man šķiet par 180 grādiem. Un pilnīgi cits cilvēks, esmu pasauli pilnīgi savādāk sāku redzēt. Viss kļūt tik jauki un laipni, un pašai uzreiz tāds powers parādījās. Deja priekš manis ir viss, ko es daru. Es pat grūti pateikt, vai tieši deja, drīzāk mūzika, jo es dzīvoju mūzikā. Un tā kā es nemāku dziedāt, es nemāku spēlēt instrumentus, tad es to savādāk radu. Un, kā jau teicu, tas ir mans izpausmes veids. Un, ja man ir kaut kādas emocijas, labas, sliktas, vienalga tās, es vienkārši aizēju deju zālē, izrādu. Ja ir labas, super izārdos, ja ir sliktas, tad man ir arī izārdos. Jā, tas lai kārdīšanās sanāk. Bet ir arī, protams, kādas tur emocionālās dejas un lēnās. Tagad, ja sāc mūziku un sāku dejot, es pilnībā mainos. Man daudz ir teikuši, kad es sāku dejot, man ir cita seja. Un tas, laikam, ir tā mana apslēptā būtība, mana dīva, kas izlaužas tieši dejas laikā. Man viņa patīk, jā, man patīk skatuve, patīk uzstāties, dejot līdz ar to foršas emocijas. Ir tīpaši, ja cilvēks skatās un atbalsta mani, aplaudē, tas ir wow, tas ir dēļ, kā ir vērts dzīvot. Atgriežoties pie deju studijas rašanās. Esmu augusi tādā ģimenē, kur ir uzņēmējdarbība dominē. Maniem vecākiem uzņēmumi, brāļiem uzņēmumi, visu laiku katram ir kaut kas savs. Un es esmu pieradusi pie tā, es arī esmu strādājis jau kopš 11 gadu vecuma. Tad man ir riktīgi izmācījis, tāpēc esmu tik apņēmīga un nepadodos. Bet, jā. Pēc vidusskolas es sāku strādāt veikalā Nike apģērbu par pārdevēju. Un bija tā, ka, jā, es biju čaklis, visus darīju, strādāju, bet es nevarēju paciest to, kad ir kaut kāds cilvēks, kas it kā man aizrāda lietām, ko es it kā esmu izdarījis, ko es zinu, ka man ir taisnība, bet viņš man aizrāda, un tāds, ne, es gribu vadīt, es gribu tas cilvēks, kas vada, tas man ir asinīs, tas ir man kopš pašas dzimšanas, kas piedzimusi, kas pieradusi, ka mūsu ģimenei jābūt vadītājiem. Kaut kā tas ir ieaudzināts, nezinu, es neesmu. Laikam tas cilvēks, kas ir apakšā. Bet tas diezgan dīvaini izklausījās. Bet, es varu būt zem kaut kādiem cilvēkiem, tādiem, kuriem man ir respekts. Piemēram, kā ir Ghetto Games vai kaut kādos citos uzņēmumos. Nu jā, tālūk. Pēc loģiski likās veidot savu uzņēmumu, savu taisīt. Un zini, ka 19 gados ir tā, ka neviens tev netic. Un tev jāiet uz to uzņēmumu reģistru, tev jāiet uz bankām, jātaisa te konts, un cilvēki tikai pasmīnē, jo, ja es tagad izskatos uz 19 gadiem vai 18, kā es domāju, kā es izstījos 19 gados, tālūk, un nebija baigā ticība. Un iespējams tā neticība no apkārtējiem man deva to spēku. Iet tālāk un to darīt un pierādīt par spīti riktīgi. Nu, īstenībā daudz, ko es daru par spīti. Ir izdevies. Tātad esmu ne tikai horeogrāfe, ne tikai vadītāja, trenere. Man patīk arī organizēt lietas. Tas man arī kaut kā, nezinu, no kurienes ir aizsācies, bet salikt visu pa plauktiņiem,
tas ir tā kā mans hobijs, tāpēc ļoti priecājos, ka tas arī ir mans darbs. Un lūk, un deju studija ir noteikti treniņi, garlaicīgi paliek, vai ne? Tāpēc jātaisa papildus pasākumi. Un es sāku taisīt tā kā atskaites koncertus, kur jaunieši vienkārši atrāda savus dejas. Un tad domāju, vēl kaut ko interesantāk vajag. Vasaras sezonā, piemēram, daudz aizbrauc projām. Un ir grūti salasīt 2-3 nedēļā uz treniņiem. Tāpēc vieglāk ir uztaisīt 1 reizi mēnesī, pāris dienas, intensīvi, no rīta līdz vakaram, aktīvu dejošanu. Nu, lūk, jau, manuprāt, šitā būs 3. reize, 3. vasarā, kad es taisu Summer Intensive. Nu, lūk, 4 dienas dejojam, aktīvi daram lietas. Tas vēl nedrīkst teikt kādas. Tas ir, to mēs vēlāk uzzināsim, būs dažādi izaicinājumi jauniešiem. Šeit piedalīsies arī filmēšanas komanda, kas ar viņiem strādās, tā kā viņiem būs jāfilmējas. Un arī fotogrāfēs nāks cilvēki, kas man ir iedvesmojoši, nāks iedvesmot viņus. Tas ir Andris Bullis aktieris. Es ar viņu strādāju pagājušajā gadu mūziklā. Un es nekad nebiju domājis, ka es varētu tēlot kaut kādā mūziklā. Un viņš bija tas, kas to parādīja tādu no citas puses, ka tas ir vienkārši, ka tas arī ir tas, ko mēs darām, bet tikai bišķītiņi savādāk jāpagriež, atvēr arī vēl kaut kādas lietas ar dažādiem vingrinājumiem, ar stāstiem. Nu, ļoti iedvesmoja, teiksim tā, mainīja manu dzīvi. Tad nāks arī geto tētis Raimonds Elbakens, kurš arī ļoti daudz man ir palīdzējis, arī audzinājis manu personību, jo mums ļoti bieži ir tādas sarunas, kur viņš tā kā lekciju nolasa par to, kas jādara pareizi, kas nav jādara pareizi. Un tā māca. Tiešām tā kā teicis. Un tad 3. nāks Liena Skulme, kas ir skaistumkaraliene. Ar maniem mērķiem ir tā, ka es it kā nemēdzu uzstādīt tādus mērķus, kuri man liekas iespējami. Laikam tāds pareizi. Vienmēr es domāju par to, ka kaut ko varētu tādu neiespējami izdarīt. Un tad tas ir tas mērķis, tas lielākais. Pirms tam tā bija deju studija. Tiešām pirms tam tas likās, kā man var būt deju studija. Tad nākamais man bija deju studija savas telpas. Arī visu laiku cerēju, 3-4 gadi pagāja. Ir. Un nākamo mērķi es neteikšu. Tad viņš var nepiepildīties. Bet tagad viņš notiks, jūs tāpat visi redzēs, un es ceru, ka priecāsies par mani. Vismaz par sev priecāšos. Nu, lūk, jā, vienmēr vajag uzstādīt tādus mērķus, kas ir lielāki par tevi. Un tas palīdzēs, tā saka, 2 reizes vairāk darīt, vairāk censties, mēģināt paņemt kaut kādus izaicinājumus, savādāks nekā parasti, pamainīt ikdienu. Es tāpatās, kā es, piemēram, strādāju geto un skaistuma konkursu, tas ir pilnīgi tik ļoti dažādas lietas, un cilvēki aizēja no vienas sfēras uz otru, un tas mainās tik drausmīgi ļoti, iepazīst jaunus cilvēkus, un tā teikt tuvāk saviem mērķiem, caur pieredzi, caur cilvēkiem, ikdienu, darbiem, kā mēs strādāt. Nozīmīgākais sasniegums laikam ir tas, ka esmu mainījusi daudz cilvēku dzīves. Tas bija mans ne mērķis, bet mana vēlme to darīt. Tas ir arī iemesls, kāpēc es apmācu dejotājus, kāpēc dodu iespēju viņiem šeit dzīvoties. Jā, es gribu mainīt cilvēkiem dzīves. Es gribu, lai viņi atnāk uz deju studiju Pro X, un kad aiziet projām, ir kaut kas mainījies. Tālāk ir atnākuši ļoti daudz tādi, kur paši stāstījuši, ka viņiem paliek ikdiena, un tagad ir pasākumi, tur krāsas un iepazīt jaunu cilvēku. Un daudz ļoti priecājas arī par to, ka viņi spēja tikties ikdienā un sadraudzēties it kā sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Es laikam pārāk maz apstājos un domāju par kaut kādiem sasniegumiem. Bišķiņi ir ieslēgta turbīna, un nav tas laiciņš pasēdēt, padomāt, ko es esmu izdarījusi. Cerams, ka drīz to varēšu izdarīt. Vajag, vai ne? Vajag. Pirmkārt,
laikam tā ir mūzika. Esmu arī diezgan tuva ar mūziku jau kopš bērnības, jo mans brālis ir mūziķis. Un jau kopš sevi atceros, mājās viņi ir savā istabā uztaisījuši studiju, ierakstījuši dziesmas, uzstājušies. Pirmās atmiņas ir no 95. gada. Sen, jā. Viņam bija grupa Pro X, starp citu. Un viņi spēlēja tādu elektronisko tucinieku jau tajā laikā. Un viņi kopā ar tādu, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, producentu. Mums ģimenē viņš ir draugs Midis, kurš arī taisa mūziku, braukāja pa koncertūrēm un es kaut kur arī braukāju līdzi, tāds maziņš, skrēja līdzi. Man vēl ir pirmais backstage, tas tur backstage pass no 95. gada. Tad man senāk bija kaut kādi 8 gadi, 7-8 gadi. Tālūk, mūzika ir diezgan tuva, bet tā ir elektroniskā, teiksim tā, un tad tur bija hip-hops, tad kaut kā tur smago roku klausījos. Viss gāja, protams, pa posmiem, kā jau pusaudžiem attīstības tās fāzes mainās intereses. Lūk, un tad es sadraudzējos ar mūziķi, es biju kopā ar mūziķi, un viņš man parādīja tādu, kā saka, īsto mūziku. Viņš man iemācīja redzēt mūziku un redzēt instrumentus, tagad klausies. Es ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt, kā ģitāra spēlē, kā bungas iet, kā bass iet, balss atsevišķi, kaut kādas klavieres. Un to katru lietu nodalīt un izbaudīt viņu. Tāpēc man tagad ļoti tuva ir dzīvā mūzika un arī tādi kā roki, tur, kur pārsvarā tiek spēlēta. Lai gan es klausos visu, galvenais, lai ir labs ritms, lai ir priekš manis iedvesmojoši. Kad es dzirdu, es vienkārši jūtu. Tā, klausoties dziesmas, man rodas dejas. Klausoties dziesmas, atceros kaut kādus notikumus un no tiem, nezinu, arī izveidojas kaut kādas idejas, kaut kādas video idejas, choreogrāfijas idejas. Jā, arī viss darbs ir mūzika, visu laiku nepārtraukti. Mana ģimene, un viņi man ļoti daudz palīdz, atbalsta, ir iesaistījušies arī visā manā darbībā, kas te notiek. Sākot ar to, kad Pro X brālis, viņš starp citu arī bija Rīga rekords, ja, neaizmirsīsim, Proxis. Jūs varat iečekot viņa dziesmiņu. Bija viena brīdi populāra. Un tad otrs brālis ir hobija līmenī DJs, arī muzikāls cilvēks. Tad māte vairāk ar uzņēmumu vadīšanu, tādām lietām, izskata lietām, dizaina lietām darbojas. Un tad tētis bija, kā lai saka, tas, kas to būvēja visu, rokas. Tātad viss apvienojoties kopā, mēs esam tāda riktīgi power ģimene. Jā, viņi man iedvesmo katru dienu. Tā, pa citu viedokli par manu darbību. Ir tā, ka kādreiz ļoti pie sirds ņēmu jebkuru teikto. Tāpat kā skolā man pateica, tu nebūsi žurnālisti aizmirsti. Jā, un tagad bija tas brīdis, kad es it kā parādījos presē. Es aizgāju uz televīzijas šovu Pelnrašķītam. Jā, bija tas bija līdzīgs Latvijas princesēm. Un tajā brīdī likās, wow, forši, jā, mēģinu, kāpēc nē. Bija kaut kā pārāk ierakusies dēļ, laiks priekš sevis, pastīties, iepazīt sevi. Un tagad es aizgāju turieni, es sapratu, nē, lūdzu, tas grib ārā, un ar nagiem gāja ārā. Un man paveicās, un man pirmajā raidījumā izbalsoja. Bet tas nemainīja to, kad par maniem sāka interesēties, dzeltenā prese, tādas lietas. Un tas bija tāds, man bija šī kultūras šoks varbūt. Un kad sāka tur komentārus rakstīt, un bija tāds, kāpēc jūs tā runājat? Bet jā, ātri diezgan pārgāju, un es šobrīd baigi
neklausos cilvēkos, kuri kaut ko anonīmu saka. Vispār es neuztveru nevienu kritiku vai kaut ko anonīmu. Es uzklausu tikai tos cilvēkus, kurus es zinu, ko viņi ir izdarījuši, un ja viņi pasaka, tad es pieņemu, strādāju ar to, arī nepieņemu. Tas ir atkarīgs no situācijas un ko man saka. Bet jā, protams, citu domas ir svarīgs, vairāk to cilvēku domas. Un tie, kas nāk pie manīm dejot, tiem, kas ar manīm strādā. Es jau vienmēr cenšos visiem labu un jauku, es tāds jauks cilvēciņš. Mana dzīve vispār ir tā kā olimpiskās spēles, tur, kur ir tā stafete skrējējiem, ka viņiem jāskrien jālic pār tām barjerām. Tā es apmēram iedomājos, jeb arī otrs variants kā amerikāņu kalniņi. Tik traka, es nekad mūžā nevarēju iedomāties, kad tiešām tā izvērtīsies no tā bērna kautrīgā, kas vispār nespēja parunāt pat ar veikalu pārdevēju. Tagad būs šitais bērns, kas var runāt gandrīz ar jebkuru. Cik daudz, kam es lecu pāri un neju pāri, skrienu pāri. Vai, jā, daudz kas piedzīvots. Un tas, kā lai saka, barjeras, kurām es esmu pārlikus pāri, kurām varbūt neesmu pārlikus pāri, ir riktīgi man izmainījušas, attīstījušas. Kā saka, viss, kas notiek uz labu. Mēģinu no katras pieredzes mācīties. Un, kā lai saka, cerams, ka viss būs kārtībā. Bet jā, barjeras pārvarēt, protams, ka ir grūti. Ir tāda man īpašība, ka es nekad neizrādu savu vājumu, mēģinu neizrādīt. Piemēram, nepatīk cilvēki izrāda kaut kādas savas negācijas Twitterī vai sociālajos mēdījos, tad viņi vairāk vairo to slikto un tad, come on, tu ierakstīji kaut ko sliktu, tad citi izlas to slikto, tad viņiem paliek slikti arī, un tad viņi arī kaut ko, un tad visiem ir slikti un viss kaut ko aprunā. Un tad, labāk ierakstīt kaut ko labu, pašam paliks labāk, citiem paliks labāk. Tā, cenšos cīnīties ar slikto, ar labo. Jā, kaut kā tā. Tāpēc, kad labais vienmēr uzvar, vai ne? Filmās tā ir. Un es ceru, ka dzīve arī ir tā kā filma. Jā, barjeras. Grūti. Es zinu, kad no malas izstāsta, ka man viss ir viegli. Es ļoti bieži satieku cilvēkus, tev tik forši viss izdodas, viss tik skaisti, un es dzīvoju mākonītī. Lai gan es dzīvoju pilnīgā ellē gandrīz. Man tas ir skarbi teikts, bet man katru dienu ir jāiet cauri dažādiem izaicinājumiem, caur asarām, caur sāpēm. Es to kaut kā atstāju mājās, caur savējiem, un tad eju ar smaidu un daros. Vēl neesmu sagrauta, bet zinu, kā var pienākt brīdis. Ceru, ka nepienāks. Atradīšu kaut kādu spēku sevī. Ceru, ka man draugi iedos spēku. Ceru, ka dzīve iedos spēku. Kaut kas notiks labs. Jā. Sarežģīti. Manuprāt, ir vajadzīgs vairāk tādas kustības kā revolucionāri, lai parādītu pasaulē, vismaz Latvijai, ka ir cilvēki, kas aktīvi darbojas, kas nav tikai kaut kāds dzeltenās preses materiāls, un ka tiešām ir spēks mūsos. Un, viņi ir tie cilvēki, kas, cerams, mūs iznesīs saulītē. Jo es vēl tieši nesen lasīju kaut kādus komentārus, es arī pagadījos tur vienā rakstā. Un tur vēl daudz cilvēku, kurus zinu, kas strādā, ļoti strādā tiešām 24/7 pie tā, ko viņi dara, savu hobiju, pie savu darbu. Un komentāros cilvēki rakstīja, kas viņi tādi ir, viņi neko nedara, kāpēc viņi paši kurādās. Es tādu nezinu. Vai viņi, nezinu, iet kaut ko dara beidzot. Come on, jo vajag bēdīgi, kad presa ir tagad novirzīta uz to, ka labāk uzrakstīt rakstu, ka Kjopam ir stringbiksītes un kādam ir liels izskriezums. Nevis es vienam sūtu preses relīzi par to, ka projekts ir iznākusi filmu, ka mēs tā esam nometnes un mēs attīstam jauniešus. Nē, tos viņi neizlasa, viņiem labāk uzrakstīt. Jā, kā kombuļinisei iet seksuālajā dzīvē. Tāpēc tas man šķiet ārprātīgi degradē tautu.
Un cilvēki vairs vispār nesaprot, kas notiek, un viņiem šķiet, ka ir pilns ar tādiem cilvēkiem, kas tiešām varbūt mēģina izsasties ar kaut kādām āršķībām. Un tie, kas klusiņām sēž, strādā, tiešām pavīt kaut kādā tur preses rakstā. Reiz, kas te tādi ir, es tādu nezinu. Jā, tas ir bišķiņi mēdīgi. Es ceru, ka revolucionāri parādīs, ka ir arī strādājuši. Tiešām pelnījuši, kā saka, būt kaut kur. Esmu novērojusi jauniešu vidū, ka daudzi neizmanto iespējas tikai tāpēc, ka viņi baidās par to, ko citi teksti. Tīpaši mūsdienās, kad sociālā vide ir tik ļoti attīstīta, ka ja tu izdari kaut ko nepareizi, kā cilvēki Instagramā bildi vai ieraksta Twitterī un viss, aizsarojātu dienu vai citiem tajā vecumā mūši. Un tad ir tā, ka es pat nezinu, kā palīdzēt. Tur ir kaut kāda domāšana jāmaina, tur ir vecākiem jāpieslēdzās. Jo es bieži nesaprotu, kā tiek audzināti daudz bērni. Vēl par to, ka viņi tiek atstāti novārtā, ka viņiem pašiem ir kaut kā jādzīvo, viņi nesaprot, kā tikt vaļā no tā visu. Un viņi sēž tajā sociālā vidē, viņi dzīvo citu dzīves, viņiem nav īsti savas, un viņi baidās uzsākt savu, tāpēc, ka viņi domā, ka viņus aprunās tāpat kā Tev palika rakstīties? Šito es obligāti atstāšu. Atgriežoties pie tēmas par barjerām, kas bišķi pārtrauca spēki. Tātad jauniešiem vienkārši jāceļās un jādara. Neviens cits nedarīs tavā vietā. Neviens cits tev neatbalstīs. Mēs visi esam savā ziņā vieni paši. Es nevaru teikt, ka nevar vienam uzticēties, bet labāk uzticēties tikai sev 100%. Protams, daudziem var uzticēties un paļauties, bet jā, sabiedrotais esi tu tikai pats. Un, ja pats neko nemainīs, nekas nemainīsies. Būt forši, piemēram, šī gada sākumā mainījās nedaudz dzīve ar to, kad jaunākais izdomāju teikt visam jā. Un sākās ar to, kad es netiešām apprecējos. Es pateicu to un izmantoju izdevību. Bet tas bija tāds fake laulības, nekas nopietnas jau viss aizmirsts. Un es piedalījos ārprātīgi daudz projektos, pēkšņās, tām, brauc tur šeit, slēk, jā, es nesaku jā. Un tā arī sanāca ar perfektu dienu, kā daudz ir dzirdējuši. Tur es kaut kādu nepārbaudīju faktus, nepaskatījos, kas tur notiek. Un ir tā ļoti bieži, kad to pasaka, vajag likuma meitenes. Pēc mēs ļoti daudz tur esam filmējušies. Un aizsūtīju, pati nebija uz vietas, nenokontrolēju un sanāca perfekta diena. Nekas tad, vismaz meitenes tad ir populārs. Un visiem ir hits, visi viņu zina, vai ne? Tā, katrā it kā sliktumā ir savs stils. Viss ir jāmācās. Vai kaut kas paliks atmiņā, varēs mazdēļiem rādīt. Tālāk. Un tad tagad ir bišķītiņ tad daudz uzpatiekas, jā. Un jāsāk piebremzēt, saprotu, ka daudz jā. Pārāk daudz daru. Darbs ir 28, 50, nezinu kā pateikt, kad ir vairāk nekā dienas, vairāk nekā nedēļa. Jāsāk piebremzēt nedaudz un jāsāk izskatīt, kur tu teiksi jā, kur teiksi nē. Bet arī izdzīvot ar posmu pateiksim jā, tā kā filmājies. Var aizvest pie ceļi tev visneiedomājamākajām vietām. Tas ir šis vārds. Jā. Jāatceļās augšā. Get up. Stācīt. Kaut kāds arī. Tagad sēdēju nāk veiklā, viņiem ir sauklis Just Do It. No viņa man bija tā, kad es strādāju tikai 1 mēnesi. Un visu laiku skatījos to Just Do It. Tad vienkārši pa visu sienu rakstīju Just Do It. Jā, pēc atgādāt.